Dienvidu Kurzemes novada Vērgales pagasta Ziemupē atrodas unikāls sociālās rehabilitācijas un izziņas centrs lauku vidē Dvēseles Veldzes dārzs. Centru 2015. gada jūnijā atvēra Liepājas neredzīgo biedrība ar vairāku sadarbības partneru un ziedotāju atbalstu. 10 hektāru plašā labiekārtotā teritorija pielāgota cilvēkiem ar dažādu invaliditāti. Tā ir vieta, kur viņiem kopīgi darboties, rast dzīvesprieku un baudīt atpūtu lauku vidē. Dvēseles Veldzes dārzs, tā ir tiešām Dieva dota dāvana cilvēkiem ar invaliditāti un visiem interesantiem atbalsta personām un arī tiem, kuri brauc ciemos šeit pie mums, kaut kādā veidā var iesaistīties, piedalīties labos darbos, jā. Viss tas, kas šeit tiek būvēts, taisīts, sakopts, ja, tas viss ir priekš cilvēkiem. Un paldies Dievam tiešām, ka ar lielu Dieva žēlstību un svētību mēs varam kopā veidot šo Dvēseles Veldzes dārzu, lai cilvēki varētu nākt un atveldzēt dvēseli garīgi un praktiski. Gan padarboties, gan atpūsties. Šeit tik tiešām cilvēki ar ļoti dažādām diagnozēm ir, un mēs cenšamies pielāgoties viņiem, kā viņi katrs var, cik viņi spēj katrs kaut ko padarīt, un šeit ir dažādas diagnozes, un tā kā mēs viņiem attiecīgi ar to veidojam šīs nodarbības. Un tā ir rehabilitācija lauku vidē. Pirmā reize lasījām tējas, kumelīšu tēju, piparmētra tēju, un šodien paravēja dobīt. Šeit ir forši, visur zaļums, skaisti ziedi. Tur kaut kad aiziet mežā, tur ir pastāvīgi taka ļoti labi. Šitā visa nebūtu, kas tad būtu? Neko sēdēt mājā. Jā, sēdēt mājā savā istabā. Kā mēs zinām, ir pavisam 6 funkcionāli traucējumu veidi. Tātad ir redzes traucējumiem, dzirdes traucējumiem, kustību traucējumiem, iekšējās kroniskās saslimšanas, garīgā rakstura traucējumi, psihiskās saslimšanas. Tātad 6, ja? Kā es domāju, no šiem 6 funkcionāli traucējumu veidiem, kurš ir vissmagākais? Starptautiski atzīts. Kur invaliditāte? Neredz. Neredz. Labi, tad pārliecināsimies, ja jums ir taisnība, neredzība, vai ne? Nu tad lūk, spieķis ir domāts, nu tā kā it kā tā doma, tad es paņemu viņu šādā veidā uz rokas, ja? Un spieķis ir, es pārvietojos, kreisā kājas priekš, spieķis pa labi, labā kājas priekš, spieķis pa kreisi. Kāpēc? Lai atrastu, kur iet. Nu, lai atrastu, kur iet, ja? Mēs švitinām uz vienu pusi, uz otru pusi, un nekādā gadījumā pa gaisu, nevairojam cilvēku ar invaliditāti skaitu. Saprotam, vai ne? To nedrīkst darīt, vai ne? Tātad 60-70 cm sev priekšā. Sadalāmies pa pāriem, un tagad neredzīgais paņem spieķi un uzliek apsēju. Tas būs neredzīgs. Ja? Viens no pāri, ja? Vienam ir apsējs un spieķis. Otrs iet blakus drusītņās, pieskata viņu. Nu tad nākam uz balsi šeit, virzamies. Un skatāmies šeit. Mēģinām pēc seguma izprast, kur mēs ejam. Labā pusē no jums ir arī ģērbtuves, ja jūs labi atceraties tie, kas jau šeit ir. Kreisajā pusē ir lauks, zemens, var savot zemens. Gunīt, tu savot, ne? Nē. Orientieris žoks. Tas ir speciāli tā arī uztaisīts, lai neredzīgie var orientēties. Un, kad atrodam žogu, varam pat spieķi neizmantot, to roku slidinu un iet uz priekšu. Atradām? Jā. Nu, tad slēdzam jau 3. ātrumā un ejam uz priekšu. Labi, nākam. Te. Tagad abi divi kļūst neredzīgi. Viens otram roku uz plecu. Nu, prātīgi veidi, saki, kas notiek, jā? Roku taustam, jā? Un mēģinam saprast, kas tas tāds ir, jā? Tagad mēs nākam mežā iekšā. Un mēģinam saprast, kas tie pa kokiem ir. Meža koki, jā, kāda šķirne tā ir. Tā Andras pataustīja, varēja atšķirt šitos te? Nu, paprovēja atšķirt tos maisiņus atradi? Paņem ar otru roku arī, jā? Glūda viņa. Aha. Nu, kas ir pa koku? Berzā, ne? Bers, ja? Jā. Nu, labi, tālāk virzamies. Kas dzīvo mežā? Jā, kas dzīvo? Nu, kas dzīvo mežā, nu? Dzīvnieki.
Nu, jā. Interaktīvajā apskates objektā Dievs radīja ikvienam ar aizsietām acīm iespējams pārbaudīt savas maņas, ožu un tausti, atpazīstot Latvijas koku sugas, graudaugus, laukakmeņus, dzīvnieku ādas. Seska kungs. Šis ir Seska kungs, jā. Jā, un kā šitais blakus, jā. Šeit arī ekskursijas, ka mēs vedam, tad arī bērniem, jā, veseliem cilvēkiem, dažādām komandām, kolektīviem, skolotājiem, jā. Ļoti izglītojošs moments, pareizi, vai ne? Ļoti izglītojošs. Un tieši tāpatās arī tiem, kuriem ir citas invaliditātes, lai saprastu otru, ļoti svarīgi par to stāstīt. Īsumā bija bailīgi, tā nedroši, un ir tā, ka ja es viena, tad es nemāku grūti orientēties. Ja, piemēram, ja vēlos kaut kur aiziet, nevar bail. Pilnīgi panika. Jā, nu tā. Kā aiztaisīt ciet acis, šausmīgi palika bail, nepatikama sajūta, ka es neko neredzu, es neko nejūtu. Vispār man ļoti žēl tas cilvēkus, kas neredz. Šobrīd mums biedrībā ir 977 biedri ar visa veida invaliditātēm. Un tad, kad mums no pagājušā gada oktobra bija pārtraukums sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru, vairs nevarējām paņemt cilvēks invaliditāti darbā, tad bija liels, nu varētu teikt, rops līdz pat pavasarim, kaut kur līdz aprīlim, pat maijam. Un tagad, nu tik mēs varējām atkal sākt pieņemt darbā kādus cilvēkus ar invaliditāti, ja? Bet viņi brauca tāpatās kā brīvprātīgie, šeit darbojās, iesaistījās, un tie, kas tiešām jau bija motivēti, kas bija izgājuši sociālās rehabilitācijas programmu sadarbībā ar Liepājas pilsētas domas sociālo dienestu, ja? Tad tie negribēs atgriezties mājās, sēdēt, nīkt, un ka viņš ir pielicis savu roku un kaut ko labi izdarījis, viņam ir liels gandarījums. Noteikti gribās arī pieminēt tos lielos labdarus, tos atbalstītājus, tos ziedotājus, tos palīgus, kas ir dažādas firmas, uzņēmēji vai tā skaitā sadarbība ar pašvaldībām, ja, ar kādām institūcijām, kas pieliek savu roku, lai šo vietu izveidot, lai cilvēkiem būtu, kur braukt un darboties. Nu, tā kā tas ir tas lielais iegūms, un tad, kad cilvēki ar invaliditāti vēl pēc tam tiek pieņemti patstāvīgā darbā, ja viņi var šeit darboties un saņemt par to atalgojumu, nu, tas ir, varētu teikt, viņam šobrīd lielākais novērtējums. Pērnajā vasarā, lai būtu ar ko apstrādāt zemi, iegādāts vecais Belarus traktors, kuru Andris ar savām prasmīgajām rokām tagad savedis kārtībā. Viņš ir priecīgs, ka pavasarī bijusi iespēja atkal atgriezties Dvēseles Veldzes dārza saimē, lai darbotos un būtu noderīgs. 7-8 mēneši taču bija diezgan grūti un skumji, ne? Nu, tie bija pabriesmīgi, nevis tikai grūti. Kad uz mazo, var teikt, grupas naudiņu dzīvot, nu, tas ir pabriesmīgi. Pabeidz sataisīt traktoru, lai pie dzīvības būtu, jo mēs jau tikai vasaras vidū nopirkām to traktoru. Nu, bija jāremontē, tos atremontēju. Pabeidz, var teikt, pavasarī remontēt, tad zemīt uzar jau ar šito traktoru. Jau 6. gadu virtuvē par gardām pusdienām un ziemas krājumiem gādā pavāre Valdiņa, kurai šovasar darbos palīdz Irina. Mēs ilgi bijām bezdarbībā, bet nācām kā brīvprātīgie, tā pamazītiņām iešūpojamies. Tagad jau tā, kā var teikt, pa īstam. Cik cilvēki jāpabaro dienā? Līdz 30. Man patīk strādāt tādu valdu. Jā, viss notiekās, labi strādā, jā. Bez vārdiem, kā saka. Es 19 gadi strādāju metāla apstrādes dāņu firmā. Nu, un tagad ar muguru, man 3. grupā, nevaru celt kaut ko smagi. Nu, man piedāvā šeit. Dvēseles Veldzes dārza tīrumā jaunā raža vēl tikai briest. Būs ko konservēt un vārīt, atzīst pavāre Valdiņa. Šogad jau ir zemiņī vārījums savārīts. Šogad es jau atkārtoju, ir daudz zemens. Irina nespēja lasīt. Spaiņiem. Līdz rudenim te ir pils lūst. Tā ir ko darīt, un mēs visu to arī paši noēdam, un ciemiņiem arī atliek. Šitās burciņas, kas te apakšā, tās visas būs pilnas, kā katru gadu. Tas ir ļoti vērtīgi, kad mēs dodam iespēju šiem cilvēkiem
būt iesaistītiem, piederīgiem, noderīgiem. Viņi var nākt savu institīvu, un tad mēs skatāmies kopā, ko mēs varam, vai ko šobrīd nevaram darīt, vai pēc tam mēs varēsim darīt. Tā kā tas lielais iegūms. Un tagad es atbraucu, man bieži vien nāk klāt, saka, Remār, es reku te to darīju, es reku to darīju. Te vēl vajadzētu to, ja? Tādā veidā, tā kā viņi pat dzīvo līdz tam, ja? Reku viens kolēģis man šodien stāsta, viņš saka, Mārī, šīs brīvdienas atbrauks, dīķī tiks ielaist vēži. Ja? Tātad viņš man agrāk prasīja, vai tur kāds zivīts var saorganizēt, atvest. Es teicu, droši dar to un ļoti labi ar savu institīvu. Pat nezinu, kā viņš ir saorganizējis, bet tiks ielaist vēži. Tad Dievs dos pēc kādiem gadiem, tad laipni aicināt arī jūs, ja? Piedalīties varbūt tās kādās vēža zvejniecībā un baudīšanā. Vēl višķi var pakāpt viens solī. Es? Jā. Viss tupis. Draugs, lai Dievs svētī dzīvo līdz grāpī tiksimies, jā. Tev vispirms kājā iekrīsies. Paņemiet tās bāņas, saliec, lai viņi iet paši. Tas gan. Jā, pie ūdens. Viņi paši ies, jā? Jā. Tie vēži nāk no roņiem, roņdīķiem. Kas ir kur? Kazdanga. Pauzi atvedām divgadnieks, mazās karpiņas, ko laiž gan iedīķos. Gunčīts saka, viņas dēliņš, bet jūs varbūt ar vēzīšu saķēt. Bet mēs vēzīšu neaudzējām, mēs vienkārši pašas priekam esam saķērušas un viņiem patīk. Taisni Gundara mammas dīķi aug, tur ir avoteņi un arī ļoti skaisti vairījos, ka rudenī ielaids ir lielas karpes, jo pausturiem mums tā bija neatvest tik maziņas. Bet rudenī būs tik tirgus karpes, un tad mēs abas palīdzam, un dēliņš tad saka, ņem droši labdarībai. Bet vēži ir ielaisti, un ko tu vēlētu tiek vēži ietagad? Labu ceļa vēju. Un kad paaugsies, lai ķer un liek grāpī. Un nepārtraukti ir ko attīstīt vēl un vēl. Piemēram, šogad arī mums zvana un saka, paklau, mums ir 3 āzīši, ļoti mīļi, ļoti draudzīgi. Jums tur Dvēseles Veltes dārzā ļoti iederētos. Es domāju, atkal mums šitie tie lopiņi, labi, paņēmā. Un tik daudziem atkal tādu prieku sagādā, kad var atbraukt bērna ģimenēm, kolektīvu, pabarot, iedot, pabaudīt un tā tālāk. Ja, tā kā, lielai pirtī jau arī jumtu uzlikām, logus ielikām, tagad iekšdarbi ir jāveic. Visi, kas vēlās pielikt savu roku vai praktiski, vai finansiāli, vai kā savādāk, tad laipni aicināt un kopā mēs to daram ar Dievu svētību un cilvēku sadarbību. Šodien arī jūs redzējāt, mēs ugunsdrošības instruktāžas izējam, praktiskās nodarbības un lai varētu arī pie mums notikt visdažādākā veida un profila, varētu teikt, nometnes, lai materiāla tehniskā bāze, kas ir izveidota, varētu kalpot šīm nometnēm, gan bērniem, gan pieaugušiem, gan bērniem ar invaliditāti. Mums arī vidas pieejamības lietas ir atrisinātas, tā kā laipni aicināt tie, kas vien vēlās, var nākt, braukt, darboties, iesaistīties, dodiet ziņu, katru gadījumu mēs individuāli izvērtējam un, protams, gribēs atgādināt, ka no Dieva žēlstības, mēs varam darboties pēc sociālā uzņēmuma principiem. Ja? Tātad viss vienalga kādi ienākumi ir mums, vai piesaistīties ziedojumi, vai kāda atbalstītāja kaut ko iegulda. Viss tas te patās arī paliek attīstībai. Tuvāko nākotni, ko mēs gribam izdarīt, mēs gribam izveidot futbola laukumu. Šobrīd viņš ir tādā vienkāršā zālienā, nopļaut zālienu, nolikt vārti un tad tur var bumbot. Bet, ja tā nopietnāk grib kaut kā paspārdīt, tur tomēr tik kāds bedrīts vai vēl kaut kas, lai nav tā kā atkal tur kaut ko sabojā veselību, pamežģī kāju vai vēl, mēs gribam izveidot tātad mini futbola laukumu. Tas varētu būt 40 x 50 aptuveni. 40, tas ir platumā, garumā kādi 50 metri, un pārcelt volejbola laukumu. Tas, kas mums ir tur pie pirts, tur būs stāvu laukums, un kāds 3 volejbola laukums tieši nometnēm. Tas arī diezgan vērtīgi varētu būt. Un tad vēl 2 tādi aktīvie projektiņi, ar ko mēs šobrīd jau virzam. Mums palīdz arhitekte Laris Žurovļova zīmēt to visu, arī ziedo, paldies viņai. Tātad spēļu istabu, bērnu istabu. Viņi nav tikai, šī gadījumā bērnu istaba, bet spēļu istaba arī pieaugušiem cilvēkiem. Tenisu, galda spēles, intelektuālās spēles, novus uzspēlēt un tā tālāk. Tātad tur jau mums ir iezīmēta vietiņa, mums pat daļēji materiāli sagādāt. Un otrais, ko mēs šobrīd arī lielo projektu patreiz vēl tēmējam, tur, kur mēs sēdējam pie mājas tajā lapenītē, atvērtajā, gribam uztaisīt jau tādu nopietnāku ēdamzāli ar visu virtuvīti, valdiņai.
lai varētu vismaz kādi plus mīnus 70 cilvēki vienlaicīgi tikt pabaroti. Tā kā šobrīd tāda ieceri ir. Mēs ļoti priecājamies, ka mums ir iespēja šiem cilvēkiem ar invaliditāti arī piedāvāt garīgo palīdzību. Ja? Atsāksim Bībeles stundas, kad atveram jauno derību, svētos rakstus un izskaidrojam. Daudzi ļoti ir pateicīgi par to, ka viņi sāk saprast Bībeli, kas tur ir iekšā, jo vajag kādu, kas izskaidro. Ja? Es vēlreiz gribu teikt visiem paldies, lai Dievs, Kungs Jēzus Kristus, jūs bagātīgi svētī visi, kas palīdz, kas atbalsta, kas iesaistās, ja? Un laipni aicināt ciemos, un tā skaitā arī kopīgi būvēsim tālāk. Šis projekts ir unikāls Latvijā, unikāls Baltijā, un varbūt pat kaut kur savā ziņā pasaulē.